Starptautiskā militārā sporta organizācija ir apvienojusi 133 pasaules valstu karavīrus. Iespaidīgs skaitlis, vai ne? CISM. Šī organizācija rīko ne tikai dažādas sporta sacensības, bet arī propagandē veselīgu un sportisku dzīvesveidu. Viens no šīs organizācijas aicinājumiem ir vienotības skrējiens, un katru gadu tas notiek 18. februārī. Pagājušo gadu šajā skrējienā piedalījās 400 040 karavīri. Un Latviju pagājušo gadu pārstāvēja 1130 karavīri. Tā kā mūsu šīs dienas mērķis ir pārspērt šo skaitli. Un šodien tieši 14:00 tiks organizēts skrējiens tieši Ezermales ielā 8 dislocētajām vienībām. Priekšu, marš! Militārajās vienībās pulcējas gan karavīri, gan aizsardzības nozarē strādājošie civilie darbinieki, lai ar sportu veicinātu atbalstu mieram visā pasaulē. Šādi skrējieni notiek šodien arī visās mūsu Latvijas armijas garnizonos, sākot no Ādaža, beidzot ar Liepāju, Daugavpils, Alūksne. Tad rītdien mēs šos datus apkoposim fotogrāfijas un tālāk nosūtīsim jau mūsu šim CISM mītnei Briselē, lai apkopot kopējo informāciju un lai mēs, arī iesaistītos šajā kopējā pasaules karavīru kopējā skaitlī un šo skaitli kuplinātu.